Katru dienu kaut kas. 2 mēnešus jau no vietas. Katru dienu kaut kāds ārprāts. Šis ir interesants. It kā liekas, ka jābūt akmenītim baltam, bet varbūt būt arī lilā. Ne? Jā. Es nezinu, kā es to darīšu. Es vilkšu ārā un mesties uz ceļa. Vai vienkārši pie galda. Nu, 2 aizgājām gulēt, gan nevar redzēt gulēt kaut kā. Caurējais miegs nemaz rādās, jo sapņi arī visādi rādās, zinu. Man ir jau stresiņš ir. Pēc jāsāk skriet, es šodien jāsāk sportot. Viņi īsti nav ēdus, jā. Un viši te notikumi, ka tās vecāka tiesības te taisās ņemt nost, un kaut kāds idiots uzrakstīs iesniegumu policijā, jā. Un tā, tas viens plus, jo mēs jau godīgi sakot arī, viņi kā, man tā, ka mēs sēžam, mēs arī, baudam viens otru, ja tā var teikt, pa daudzām reizēm dienā, un tas arī atņem spēkus. Zaķīt, saprot, tu saki, ka tu negribi traku nedienu, bet tev vajag reāli apēst tādu latviešu virtuves, tādu gaļu ar kartupeļiem, es tev saku. Labi, tev būs pat, bet tur vismaz ir daudz vielas, olbaltumvielas, visi. Tev vajag kārtīgi paēst, ritīgi, kārtīgi, saprot. Tad tev vajag pagulēt, un tad tev tas spēks arī būs, Un jāmēģina tiešām kaut kā mierīgi padzīvot kaut kā. Jā? Atklāp, ka tu man esi. Mīlu tevi. Es tev arī mīlu, Zaķīt. Atpūties. Jā? Es tev atnesīšu visu, ko tev vajag. Tev vajag. Es tev nogurdinu, no maniem tu esi tādā besīga. Jā, mierīgi, izpūt gaisu. Izpūt gaisu. Tev pulss bišķiņ pātrināts ir. Rīti, tad ko tu īsti sūdzies? Tev vienkārši drosmīgi reibst galvā? Man šeit viss šausmīgi sāp. Šeit žmiedz Krūšu rajonā atkal. Labi, devai, klausies, saucam. Ja Krūšu rajonā žmiedz, saucam. Tev ir. Viņa atbrauks, viss būs kārtībā. Sievietē 38 gadi, nenormāli reibst galva, saka, viņai nenormāli sāp sprāns un spiež krūtīs. Tā kā uz sirdi ir aizdomas. Tāpēc es zvanu, man par tos ir. Es esmu viņai, draugs, civilvīrs, nezinu, kā to nosaukt. 4 dienas nebija ēst, temperatūra un tas, un plus viss tas stress un bezspēks, un mēs izsaucām ātro palīdzību. Bet tā, kad jums sāp galva? Man ir spranda visu šeit. Man vienkārši runāja tādas lēkmes. Tā kā... Ar ko hronisku slimojat? Nezinu. Vispār nav nekas. Es pat brīnos, cik es viegli to uztveru. Kad tur agrāk, ja man tur kaut kas sāktos, kāds bāriņu tiesas vai kaut kādas tur bērnu aizsardzības kaut kādi centri, rastīt tiesas, es būtu šokājums, bet man ar tēm ir kopā tik droša sajūta, kad es pat īsti to tā kā neņem galvā. Un man arī mēs vakar runājam tieši par to, ja mēs brauksim uz tām ārzemēm, un mēs uz viņām brauksim, mēs arī esam izbrīnījušies, cik viegli mēs tomēr varam tā kā palaist vaļā tos bērnus, jā. Skaidrs, ka mēs jau viņus satiksim kaut kādi, jā. Un kā izskatās? Pagaidām normāli. Tikai pātrināts sirdarbība. Viņi satrauksies. Pār 100, ja bišķiņi. Tas spiediens 130. Spiediens, ok. Mēs iedavām viņai zālītes tikko. Kas ir?
kājā. Krampis? Jā. Ir krampīts. Pēdas savilk krampī. Jums jālieto magnīnu. Magnīs jālieto, jā. Nespied! Autosā! Un te viņai mēdz būt? Viņa šeit kaut kāds krampis ir, jā. Pirstos. Pats kāds sāp. Palaid vaļā? Nē, vēl Pirstos vai pēdā? pētā. Tur piet. Jā, Labi. Mums iedurt radatu? Nē. Nu, tad jau palaiž krampu vaļā. Nē, mēs varam iešpricēt, bet... Do iešpricējiet. Jā, no zaļīt, nu vajag, lai iešpricēji. Jūs pamats ar muti, lai piet. Kur viņš pats pāries tev? Viņa ir kāja pirstos. Mēs viņai nešpricēsim zāles, mēs viņai iedosim viņai padoties. Jā. Viņa gulēs. Jā. Šodien nedrīkst nekur braukt. Jā. Jā, labi. Mierīgāk palika? Paliek mierīgāk. Nu, super. Nu, tad es tagad paču, tev būs tas pats, kas būs klonazepām. Tikai bišķiņu labāk. Mums ir klonazepāms. Nu, Šodien nedrīkst. Jā. Mēs tur kādu ceturtdaļu paņem. Nu, piemēram, ka tur baigie koncerti, un pēc tam pirmdien nevar aizmigt vakarā, tad es paņemu ceturtdaļu vienkārši nevarētu. Bet baigi reti. Es domāju, kad vienreiz mums būs viena parasta diena. Šeit kā pamodāmies kā normāla diena. Jo, ātrie, sturieni. Katru dienu kaut kas. 2 mēnešus jau no vietas. Katru dienu kaut kāds ārprāts. Uznāks tev miedziņš, pačučējs, attaisīs acis, uzreiz būs zivs. Jā, zivti. Tiešām kaut kāda kartupeļu biezmīti. Jā. Nu tāda, kas nav viss apcepts. Jā. Latvijas tev viss pilnīgi atpūties, atslābnies, nedomā. Jā? Nu, kad es atnākšu, drīzāk jau, ka tu gulēsi. Nu jā, es biju baigi sašūmējies, ka Kilboka neizdos man grāmatu, tāpēc, kad viss tā trakā publicitāte un viss tas ko un kas, un viņai pa traku, un es viņai prasīju Kilbokai, kas tā pa traku, viņa teica, tas viss. Nu, konkrēti nenosaucot neko. Nu, un tad saņēmu labu ziņu, ka apgāda Jumalu vadītājs Juris Visockis gribētu ar manīm tikties. Nāku, jā. Nu, Paskaties, spēlēs pēdējo reizi. nu, zini, baigi sunās īstenībā spēlēt, zini, man tur tas... Man mamma, mēs stuvēs jūs kā labāk. Nu, man liekas, mēs tā kā varētu uz to. Man mamma baigi fanoja par tevi, ka tu FMS komandā spēlēji. Dēļ, ka Visockis bija zīmols, viņam bija vienīgiem šķi aprocīši tādi. Jā, tajā Tas laikā. bija vienkārši laika, kad saprotu. Vienmēr atceros, ka zeķis atvedām šīdās garās kaut kādiem zēniem, jo bija zēni, kas netika uz ārzemēm. Jā. Dēļ pagātnes. Un tad atvedām viņam tās zeķes, un viņš uzvilka. Vienkārši laika bija uzvilkt zeķes, un nekā tagad. Jā. Kamēr miljoni neiedod, tikmēr... Tikmēr viens nekastās, jā. Nu, kā vien iet labi, nu, var jau redzēt portālos. Mēs Lienītas Kulmas un kopā, un nezinu, kāpēc mums izvēsījuši drosmīgāko rezonansi. Sabiedrībā visi ap mums cepās, es laikam nedomāju, kā publicēt. Nē, nav, mums nav, mēs jau sakam, mums nav nevienas bildes, kur mēs sadētu uz jahtas ar baltiem deguniem un konjaku un rādīt sabiedrību. Kur jūs stulbā debilā Latvija redz, ka mēs esam normāli krūti. Reāli neko neesam izdarījuši. Nu, bet Latvija taču mīli. Nē, Latvijas mīli. Vienkārši mēs saņemam vārprātīgu sabiedrību šo te šūmēšanos, ņemšanos. Ir baigi daudz atbalstītāji, tas, bet arī daudz, un mēs galvenais visi nesaprotam par ko. Vispār, par ko ir šos. Nu, tas ir tāds interesants, ar ko mēs katru dienu sastopamies, bet tas ir kaut kā aizgājis, un to seriālu turpina un tā. Bet par ko es atnācu runāt par grāmatu. Tātad es esmu gandrīz viņu
pabeidzis, man ir pēdējā nodaļa par kas ar līdz pusēs uzrakstīt. Bet tā ir no pirmā grāmata. Jā, tā. Es sekoju līdz tavai, arī sekoju. Un savukārt šī grāmata ir reāli interesantāka par iepriekšējo saturs, bet es tev aizsūtīšu pārlasīt. Tur ir gan par Rāmpas ugunīm, kā es sāku vadīt to raidījumu, gan par tām aizkulisēm, kas cilvēkiem baigi interesē, kā es gāju politikā. Man lasīt, jā? Nodaļa saucās pirmā un pēdējā aģitācija uz ielas. Tas bija laikā, kad es biju politikā, KPV sastāvā, un teicu, tu esi Rīgas nodaļā, davai vecīt. Nē, tu nekādas zvaigznes, ņem bukletus, velc krekliņu mugurā un mauc. Nu un tā. Pienāca arī pirmās aģitācijas diena uz ielas ar bukletiem. Anģa, davai, jauna pieredzīte, tev izbauda, teica pats sev, kad piebraucām pie Zelta boliņa Pārdaugavā. Interesanti, kurš vēl no šoubiznesu šito parakstītos sprieda pie sevis. Līja lietas un es ar 10 bukletiem rokās devos pa taisno pie vientuļa pasažieru, kurš gaidīja autobusu pieturā. Vispār man vienmēr ir bijušas problēmas uzrunāt nepazīstams cilvēks uz ielas, bet te nebija laika kaut kādiem kompleksiem. Par valsti bez zagļiem un korupcijas. Izkliedza saukli un deva bukleti vientuļiem cilvēkam pieturā. Čivo? Atjautāja cilvēks. За государство без коррупции и воровства. To pašu atkārtoja krievu valodā. Varbūt puisis samūs no fotogrāfa, kurš sekoja man pa pēdām, lai piefiksētu Kiviču pirmo ielu aģitāciju. Varbūt vienkārši bija krimināls pohas, bet paņēmis programmu noteica. Это какая-то лотерея, да? Nē, es teicu, tuvojas vēlēšanas, un lai mēs uzvarētu, mums ir jāsadarbojas kopā. Pats klausījos sevi no malas un īsti nesapratu, kā es te nokļuvu, bet no tēla ārā krist nedrīkstēja, tāpēc turpināju. Ušakovs nevienīgā opcija starp citu. Tajā brīdī pienāca autobus un cilvēks ar skatienu it kā būtu ieraudzījis spoku, iekāpa autobusā un aizbrauca. Mans uzdevums kā autoram, ko esmu sapratis, es gribu rakstīt tā, lai cilvēks satopās 50. lapā. Kā tev ir ar redaktoriem? Tad, teiksim, mēs kaut kādu savu redaktoru tev iedod. Vajadzētu, šobrīd, jā, tur... Jo redaktors tu pats zini tikai var uzlabot. Jā, es varu rakstīt tikai tādā nedaudz uzbudinātā stāvoklī, es rakstu drosmīgākajā ātrajā tempā, kamēr man iezast, es jūtu, man tā valoda iet, un lai sevi paustot, lai man skaidrs pašam, kad reāli ir interesanti, ka es noturēju to lasītāju uzmanību, ka tur vai neaiziet. Ir jāgrib rakstīt, tas kā man patīk principā, kā Valdis Atāls pateica ļoti labi tā teicienu, kad viņš nedaudz rupštās, bet viņš teica, ka principā jebkurš mākslas darbs un literārs darbs ir tā kā pirdienas, jā? Kad process ir individuāls, bet seks jūt visi. Un viņš teica, ka tā doma bija tāda, ka ja tu vari neraksti. Ja, neraksti, kamēr tu vari nerakstīt. Un tad, tikai tad, kad tu nevari, tad laid ārā. Jā, man tāds maziņš manuskripts ir līdzi ar pirmajām 20 lapām, tad es tev iedošu. Pagad tagad rūkā, tu gan ir kājās, tā svinīgi, jā? Jā, paldies tev. Tad nodaļa nosaukums es publicēšu, lai cilvēki saprot, par ko būs runa. Bet reāli būs interesanti stāsti, neticami stāsti par to, kas ar maniem ir noticis pēdējo vairāk gadu laikā. Kā tev tā doma būtu, kurā vietā mēs to darām? Es nezinu, mēs varam teikt pat grāmatnīcā, tā ir ļoti omlīgi, jā. Jā, un lai pilns, lai tā, kad sanāk cilvēki. Viss tagad, es vakar gāju pa Vecrīgu, tā kā uzreiz kā ar ziedu laikos, visi skatās, priekškots čals, kā jūs jūtaties ar tādu heitu? Jūs esat heitotākais heits. Kā jūs komentētu situāciju, ka mūsdienās vispār tas cilvēku, es to teiktu kā heits vispār, kā jūs vispār komentētu šo situāciju? Es esmu šokā, godīgi sakot. Reāli šokā. Es nesaprotu, kāpēc tā ir. Labi, jā. Paldies, liels prieks. Paldies. Labi, lai veicās tev. Paldies. Labi, tas sūtu šurp. Forši, Neko, jāsāk šancēt. Es uzsvērsos, man sirds sāja daudzīties, kas izvēlējos. Vienkārši es esmu pirms tam 3 reizes bijis kopā ar sievieti oficiāli. Es jau varēju arī neprecēties. Es dodos noskatīt sadarināšanās Grazenlienai. Viņi neko nezina par to. Un īstenībā man ir tas tāds ļoti uztraucošs brīdis. Tu ēdīsi tagad? Bet šeit baigi garšīgais ir. Jaunums Coldrex klepus sīrups. Jebkuram klepum. Atvieglo gan sausu, gan produktīvu klepu no 3 gadu vecuma.
Meklē kredītu auto iegādēji? Visi runā, bet mēs darām. Tikai šomēnes kredīts auto iegādēji ar atlaidi līdz 40%, turklāt bez ķīlas un iespēja izvēlēties auto 30 dienas. Piesakies Incredit LV. Tās ir pupiņas tiem, kuru kaislība ir kafija. Tiem, kuri zina, ka kvalitatīva kafija sākas no kvalitatīvām pupiņām. Jākobs pupiņām. Klepus, sāpes, aizsmakums. Lai klepus pazustu, ņem Aflubin akūtu sirupu. Aflubin akūtu. Pret klepu visai ģimenei. Sveiki, man lūdzu Coca-Colu. Ar vai bez cukura? Jebkuru, vienkārši mīlu kolu. Izbaudi abas, oriģinālā, bez cukura. Būt skaistai un veselai ir tavs lēmums. To īstenot palīdzēs Eiroaptiekas veselības kustības Sveiks, lai dzīvo. Tāpēc martā, pērkot vitamīnus, minerālvielas, zivju eļļu un citus uzturbagātinātājus vismaz 10 eiro vērtībā, saņem 30% atlaidi kosmētikas iegādēji. Eiroaptieka. Esiet veseli, jūtieties labi! Esot kopā, prieka pietiks mums visiem, gan lieliem, gan maziem. 10 A kategorijas M izmēra olas Optima līnija 89 centi un rafinētā saulespuķu eļļa Sloboda 1,8 litri 2,49 centi, bet konservējumiem 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Dekatilēna naturāla spreja. Sastāvā 4 cietinošu eļļu kombinācija. Civic Premium. Noliktavas izpārdošana Honda pārstāvniecībās. Es no klepus nebaidos. Ar Hedelix es ārstējos. Laiks apstājas, kad tevī kā atspulgā raugos. Tu vari uzdāvināt skaistas atmiņas. Tu vari dāvāt jaunas sajūtas ar mirkli maiguma. Laimas Zefīrs maigums dāvana iepakojumā. Laima. Vāji mati, botānikterapija. Maskā ar rīcineļu un mandeļeļu, lai nostiprinātu vājus matus. Mati ir 2 reizes spēcīgāki. Botānikterapija no Garnier dabiski. Aizcietējums ir tik mokošs, laiks pāriet uz Regulaks. Sasniedz svarīgo ātrāk. Pirmās 60 dienas bez maksājumiem. Piesakies ferratum.lv. Īpaši maigs un efektīvs vienlaicīgi. Atklāj micelāro šampūnu no Nivea. Pārliecinies, kā unikālā micelārā formula bez parabēniem, silikoniem un krāsvielām īpaši maigi attīra un rūpējas par taviem matiem un galvasādes veselību ikdienu. Pirmo reizi jūsu uzmanībai micelārie šampūni no Nivea. Zobu jutīgums nepazudīs pats no sevis. Tas var pasliktināties. Kaut kas ar to ir jādara. Sensodyne ir īpaši izstrādāts, lai novērstu zobu jutību. Sensodyne Extra Whitening zobu pastā ar uzlabotu baltinošo iedarbību. Vai vēlies garus skaistus matus? Izmēģini Gliskur Supreme Lengths. Formula ar peonijas ekstraktu un mikrolipīdiem saudzīgi rūpējas par taviem garajiem matiem un aizsargā pret sašķeltiem galiem. Gliskur Supreme Lengths garu matu cienītājām. Vai nu? Vai arī Gliskur Supreme Lengths Schwarzkopf. Smaržo pēc mīlestības, nevis krāsas. Vivacolor Greenline iekštelpu krāsas ir drošas gan tev, gan videi. Kā Senukai veikalos, trešdienās, sestdienās un svētdienās vairumam preču 25% atlaidē. Bet vannas istabas piedarumiem -40% un telpaugiem 50% atlaidē. Kā Senukai stipri labāks veikals. Mazas lietas pacelt spējam paši. Lielajām ir vajadzīgs atbalsts. Moneza patēriņa kredīts līdz 5000 eiro bez komisijas maksas. Moneza, Moneza, Moneza.
Laiks lielam pirkumam? Spice Home! Atlaides līdz 70%. Piemēram, veļas mašīna LG par 259 eiro. Viss spēkā vien 3 dienas. Vairāk Spice Home LV. Kristīne no vīra jau sen nesaņem mīlestības apliecinājumus, bet Edmunds labāk pavada laiku ar draugiem. Pabraukāt ar armijas mašīnu, no sava veida kaut kāda romantika. Vai ģimene būs gatava pakļauties jaunā tēta Māra Šveiduka noteikumiem? Cik viegli bērni atteiksies no našķiem un fast foodā? Un kas liks Kristīnai svētku vakariņās izvēlēties Māri Šveiduku, nevis vīru? Parasti filmās rāda turpinājums sekos. Patiesas emocijas pašmāju ģimeņu attiecību šovā Tēt brauc mājās. Ceturtdien jaunā laikā 9:30 vakarā kanālā STV1. Es dodos noskatīt sadarināšanās Gradzenlienai. Viņi neko nezina par to. Un īstenībā man ir tas tāds ļoti uztraucošs brīdis, tāpēc, ka man tas viss ir ļoti nopietni. Un, nu, ko nopietni? Es viņu mīlu nenormāli, bļāviet. To sajūtu nekad mužā nezinu, šeit ir mistika. Mēs sēžam un runājam, un pēkšņi viņš tādu roku paņem un vienkārši sarunas lagā sāk dušīt. Un tāds tā. Runājam tālāk un visi tā. Un domā, kas tas ir? Kas tas tagad ir? Kad viņš sūdīgi man paliek, vai kas tas ir, vai ko? Un tagad, kad es viņu stundu neredzēšu, man atkal sāksies apmēram pēc stundas. Kāda atkarīga ķīmiskā kaut kādas izdalās kaut kādas vielas. Nu jā, lai arī iepriekšējā laulība juridiski nenokārtot un nav skaidrs, kā viņi vispār varētu nokārtoties, jo mums ir domstarpības par to, bet es negribu reāli gaidīt. Es gribu ar Lienu apprecēties, es gribu Lienu bildināt, es gribu, lai mums ir bērni, es gribu piedzīvot ar viņu visu, ko var piedzīvot vīrietis un sievietes šajā pasaulē. Nu. Nevar ko salīdzināt reāli, un es saprotu, ka tas ir vislabākais, kas ir bijis manā dzīvē. Esiet sveicināti. Nu, sveicināt. Nu, es visu laiku rūpējos, lai tev nav garlaicīgi, nu. Nē, es saprotu. Tā tas arī tiek pieņemts visai šai lietai. Būtu kāda jēga, ja tur būtu plāns apakšā, un kā es uzzināju, Mr. Fix, jums ir plāns plāns ir. Pirmais ir realitātes seriāls, un otrais ir tas boksa mačs. Fāders ir tāds, viņš ir baigi godīgs, tāds foršs, mīļš, gudrs vecis, ja, ļoti gudrs viņš ir. Bet, principā, viņam tās manas, teiksim, tās izpausmes pārāk pie sirds neiet. Jo viņš nav publisks. Bet arī pašā laikā zinu, ka Fāders jau nezinu, es nospēlēju kaut kāds 1300 koncertus savā mūžā. Visi tie backstage. Viņš reāli viņi nestādās priekšā, ko esmu redzējis. Vīnēšus pa ļubomu vecais izbeidzis. Es vienreiz ievilkšu, viņš gulēs. Viņš tāds kalsnāks, viņš garāks, bet kalsnāks tāds. Viņš kaut ko... Nekad nevar zināt. Boksā nav vajadzīgs spēks, bet sitien asums. Jā. Man ir asums, viss kārtībā. Braucam tagad pirkt sadarināšanās Gradzenu Lienai. Un tā. Jā, mums būs... ko? Es esmu to sapratis, jā, un, protams, tas man ļoti aizkustina. Tas nozīmē, ka visi iet it kā vajadzīgajā virzienā. Nu jā. Man prieks, ka tu man atbalsti. Nē, tev liekas, kad es to vien domāju, kā lasīt morāli, es uzskatu, ka katram cilvēkam tiesības uz dzīvi. Un viss. Un vairāk tur nav ko. Un nevienam nav tiesības kādu tur nosodīt, atzīmi pa viņu dzīvi netiesā, un tu netiks tiesāts. Un viss. Labi, vecais, davai klausies. Es tu uzzināšu svētdienu, un tad sarunāsim kaut kādā trešdienā, varbūt tās aizbraukšu uz Māru. Jā, trešdienā, pirmdienā, trešdienā, bet labāk pēc tās pārbaudas. Trešdien, ceturtdien, piektdien. Jā, davai.
Davai, pagaidi. Davai, čau. Šādu fātru nebija dzirdējis. Nu, līdz ar to viņš spriež no tāda kārtīga cilvēka pozīcijas. Bet mēs jau neesam, teiksim, ar Lienu tādi, vienpilsoņi, tad kārtīgi cilvēki. Mēs uzskatām, ka mums ir iedots kaut kāds konkrēts laiks, ko mēs dzīvojam pasaulē, un šis laiks ir jāpavada saskaņā ar sevi. Parasti vecais viņš man lasa morāli. Vienmēr 15, 20, 30, 40. Viņš grib labu. Labdien! Sveicināt! Es meklēju sadarbināšanos Gradzenu. Jā, lūdzu. Es varētu parādīt, kā... Jūs izmērījums zināt? 17,5. 17,5? Jā. Šis ir interesants. It kā liekas, ka jābūt akmenītim baltam, bet varbūt var būt arī lilā, ne? Jā. Kas šitien ir? Tādi divi. Interesanti, ka divi tādi. Divas laikam nevajag vienu tomēr, ne? Labāk, jā. Es varu sadarbināšanās Gradzenes būt ar lielā akmeni? Šitais, jā, varbūt. Vai no šitiem? Viņa vienādi. Šis ir inčīgāks. Mēs tāds interesants pāris esam īstenībā. Varbūt tās kaut ko tādu nestandartu tiešām. Jā, kāpēc ne? Jā. Labi. Jā, patīk. Jā. Tā kā mēs esam tomēr tās nestandarta pārīdes drusciņi, tad es izvēlējos arī tādu nestandarta Gradzenu ar lielu akmeni. Bet tā kā es zinu, ka principā Liena ir žagata pēc savas būtības, man jau viss spīdīgais patīk. No ko jūs sakat, mums šeit ir ok priekš sadarbināšanās? Es domāju, ka jā. Kāpēc ne? Jā. Nu labi, tad es domāju, ka es izvēlēšos šo. Viņš tāds nestandarti, interesants tāds. Jā, labi. Jā. Jums iet šo. Jā. Kā viņš pirkstā izskatās? Mums jau dažiem... Tā, tūlītās. Ko tu esi mazā varbūt? Mazā pirkstiņa, ko tu... Pirkstiņa. Šitā man vairs. Jā. Smuki izstās. Uz rokas ļoti smuki. Jā. Vienīgais man baltas rokas. Jā. Ne, viņi arī baltas rokas. Jā. Jā. Forši. Jā, smuki. Krut, jā. Kaut kādu droši vien lādīt arī vajag kaut kādu. Vajadzēs nopirkt, nezinu, pie tāda lielīga klāt, kas iet labi. Es uzsaucos, man sirds sāk daudzīties, kas izvēlējos. Vienkārši es esmu pirms tam 3 reizes tā kā bijis kopā ar sievieti oficiāli. Es jau varēju arī neprecēties. Es varēju neprecēties, varēju netērēt naudu kāzām, varēju neuzņemties atbildību. Tas būtu baigi foršais džeks. Tad tā būtu pirmā laulība tagad. Paldies! 585. Paldies! Paldies, palīdzēt izvēlēties, jo es tiešām, viens būtu apjuts, bet dažiem būtu paņēmis tipisko variantu, bet tas lielā akmenī viņš bija labs. Jā. Liels darbiņš padarīts. Jā, labi, paldies. Slabo? To Gradzenu es slēpšu, bļāviens. Mums tur antresolā, mums tās lielās bīdāmās durvis pieejas ir, es domāju, ka tur varētu augšā kaut kur starp spilveniem, kaut kur neviens nelien. Jā, tas visdrīzākais. Tur mēs taču, tur ļoti reti kāds kaut ko aiztiek, vispār neaiztiek. Antresolā augšā tur ir sēgas, spilveni. Tā, tur. Bet, vispār es biju uztraucies, es pateikšu godīgi. Tomēr tas tā īpaši ir. Galvenais, ka gadiem ejot, kaut kā tur tās sajūtas nenotrulinās kaut kā. Es nezinu, kā es to darīšu, es vilkšu ārā un mesties uz ceļa un teikt, vienkārši pie galda. Jāizdomā. Smuks, ne? Vietas esmu izdomājis, kā es to darīšu, es arī esmu izdomājis. Oh, yeah! Sveicienu Ušakovnēm.
ko nepagulēji? Gandrīz nemaz. Ar visu diazepām? Nopietni? Nepagulēji? Es domāju, tu visu laiku gulēji. Nec brīdi. Tu visu nevar pagulēt. Nesim. Tas zaķīs nav blakus. Viens nesamīļo. Es tu atnes garšīgu zīltiņu. Jā. Jā. Varbūt uzēdīsim, tad tev uznāks miedziņš. Bet nu atpūties, jā? Nē. Nē, kaut kā šitā nevar. Pamēģini tikt sēdus. Dzirdi? Tu ēdīsi tagad? Cist, nezinu. Gribu. Bet šeit baigi garšīgais ir. Es saprotu. Varbūt paēd un tad mēģini aizmigt. Dzirdi? Ja nu galva tev ir dūla, vai ne? Ēst tu varētu tagad? Es tev gribās. Negribās, labi. Vēlāk noteikti. Tikai tad viss būs augsts, bet labi. Šogad ir Keitija pie mammas. Manējās visu dienu viņa ir. Un arī pa nakti viņa paliks. Tikai es aizbraukšu uz Zoltoju patrenēties bišķiņu. Es aizbraukšu pie mammas, viņa padzīvošos drusku. Es jau mašīnā runāju, ka baigs mīlīgi, ka man ir jālavās pie mammas, lai es varētu teikt, Keitija, mamma, man pakluso zvanu. Čau, šodien Keitija pie manīm. Atbrauc vakarā. Jā. Un tā. Bet te ir dūla galviņa, es redzu. Dūla galviņa, vai čuči? Jā, nē. Un tā šobrīd es atrodos pie savas mammas mājas. Mamma man šorīt pačuks teica, ka Keitija viesosies pie viņas, paliks pie manas mammas pa nakti. Un tad mamma man teica, nu tad Andra ātri skrien un satiec Keitiju, jo es savus bērnus varu satikt tikai Madaras klātbūtnē, Madaras dzīvoklī. Un tie noteikumi, kas ir uzstādīti, man īsti nepatīk, tā kā toties iekšā pie mammas un satikšu savu mīļo Keitiju. Bet Madara to nezina. Viņa būtu dusmīga, ja viņa to uzzinātu. Gaistam. Izrādās, ka 6 no rīta ir nakts. Mīļie skatītāji, kā jums liekas, 6 no rīta ir nakts vai tas ir rīts? Bet viņas vienai skolā liekas, ka 6 no rīta ir nakts. Ziniet, kāpēc? Pēc, ka ārā ir tumšs. Kur tāda huļa būtu? Nu, precieties tikai tad, ja jūs par miljonus% esat par to pārliecināti. Pagibli юности талант в твоих стенах. Tā mēs gaistam, tā mēs mirdzam, 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 tā mēs gaistam. Tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam, tā mēs mirdzam. Normāli akustiski.